8. un 9. februārī notiks Baltijas valstu atslēgšanās no Krievijas elektrotīkla. Autonomi es varu nodzīvot samērā ilgi. Līdz ar to, kamēr tas pārslēgšanās process notiks, es vienkārši atvienošos. Es pamazām gatavojos tai elektrotīklu pārslēgšanas procedūrai. Tādēļ es būšu pirmais, kas atslēgsies no Krievijas jau apmēram 7. februārī. Tādēļ savus 121 kWh akumulatorus es gribu lēnā garā uzlādēt līdz kādiem 54, tur kaut cik voltiem. Un pēc tam, pēc manis, to darīs Lietuva. Lietuva atslēgsies no Kaļiņgradas apgabala. Pēc tam Lietuva atslēgsies no Krievijas. Pēc tam atslēgsies Latvija. Tad atslēgsies Igaunija. Un tad visas Baltijas trīs valstis slēgsies klāt Eiropas Savienībai. Un tā, kad tas būs izdarīts, pēc kāda brīža es paskatīšos, kā tas viņam izdevās, un tad slēgšos klāt es savu sistēmu.